šodien pastāstīšu par placentu, te ir arī modelītis, par nabasaiti, par augļūdeņiem. Nu jā, jūs droši vien, kā arī zināt, man šis modelītis ir jau tādam bebītim, kas jau ir pēdējā trimestrī apmēram, bet ne tādam, ka šis bebīts ir drusciņ mazāks nekā bebīšu jūsēja, kas dzimst, tā kā tas drīzāk tāds ap kaut kādām 32, varbūt nedēļām pēc lieluma. Nu jā, bet es jums gribēju parādīt, varbūt jūs to jau arī zināt, bet varbūt arī nē, kā tas mazais, tā es mēģināšu papītīt kaut kā ekrānu drusku tā, lai jūs man labāk redzētu, kā tas mazais tur dzīvojās augļūdeņos. Tātad mazais peld augļūdeņos, viņš ir savienots ar nabasaiti ar placentu. Es te mēģināšu viņš tā te ielikt, jā, tā viņš apmēram, un te jums arī punci ir iekārtojies, šitā te kaut kā tur, šitā. Un, protams, placenta viņam nav obligāti šeit, bet viņš tur peld augļūdeņos. Un kāpēc tas svarīgi, ka viņš arī peldais augļūdeņos, jo tad viņam ir vietiņa, viņam ir augt, viņam vietiņa ir kustēties. Un augļūdeņi, jā, tā kā mainās, visu laiku mainās. Tāpēc ir svarīgi, ka jūs dzerat, ejat uz toleti, jo augļūdeņi visu laiku atjaunojās un mainās. Un tātad, kas ir tāds vēl ļoti būtisks? Tātad mazais visu saņem no mammas pa nabasaiti. Nabasaiti ir tā, kas savieno bērniņu ar mammu un ar placentu. Placenta vispār ir tāds ļoti īpašs orgāns, un jūs varbūt arī zināt, tad, kad mazulītis ir ieņemts, tā kā savienojās ošu un ar spermatozītu, tas notiek olvados, un pēc tam šis embrijs sākumā tur labi zigotu, un pēc tam embrijs viņš caur pa olvadiem nonāk dzemdē, un dzemdē piestiprinās, ja mēs sakam, implantējās. Un pēc tam tas bērniņš, var teikt, sadalās šūna sadalās divās daļās. No vienam izveidojās placenta un augļūdeņi, no otriem pats jau bērniņš. Un tāpēc, kas jums to stāstu, būtībā placenta arī ir tāda ļoti svarīga, un ar viņu arī, es teiktu, ka jāizturās ar cieņu, nevis, piemēram, nezinu, tur vienkārši izmest miskastēpes, tā kā bebīts ir dzimis, bet tiešām tas ir kaut kas tāds ļoti īpašs un ļoti svarīgs. Arī, principā, jā, orgāns. Un kāda tad ir placenta? Un placenta, tad, kad mazais implantējās, to arī var redzēt, jūs redzēsiet sonogrāfijas izrakstā, tā placenta var piestiprināties dzemdē vai nu priekšējā sienā, vai no augšu, vai mugurējā sienā, vai citreiz viņa arī ir zemu. Un vienkārši, kur viņi nokļūst, tur viņi arī implantējās. Un tas nav ne labi, ne slikti, bet, piemēram, ja jūs redzat sonogrāfijas izrakstā, ka ir rakstīts, ka placenta iet pa dzemdes priekšējo sienu, tad sanāk tā, ka ir placenta un aiz placentas dzīvo bebītis. Un tas nozīmēs tikai to, ka jūs varbūt tik ātri nesajutīsiet to, ka tas bebītis tur kustās. Arī tas, ka jūs, varbūt tas vēders liksies tās kā drusciņi kompaktāks. Un arī, piemēram, ja klausās sirsniņi, tad ir drusciņi grūtāk uzreiz viņu uztvert. Un savukārt, ja tā placenta ir mugurējā sienā, tas sanāk tā kā bebīts ir pa priekšu, un jūs viņu labāk varēsiet sajust, kā viņš tur kustās un aktīvi darbojas. Un tas nav ne labi, ne slikti, tā vienkārši ir. Un vienīgais, ja, piemēram, placenta iet pa priekšu uz sienu, protams, vajadzētu uzmanīties un nekrist uz vēdera, bet tas jebkurā gadījumā, ja nebūtu jādara, un es domāju, jūs tā arī nedarīsiet. Nu jā, kas vēl tāds interesants, ka tā placenta sāk palēnām augt. Un pat, ja mēs, teiksim, redzat, ka jums ir uzrādīts, ka sākumā šī placenta ir salīdzinoši zemu, piemēram, viņa pēc tam visbiežāk arī dzemdē augot smuki paceļās uz augšu. Un placentā, kas ir vēl tāds interesants, tad placentā ir vairākas funkcijas. Viņai ir arī endokrīnā funkcija. Jūs esat dzirdējuši, ka placenta arī izdala hormonus. Un, ja sākumā ir dzeltenais ķermenīts, ir tas, kas izdala progesteronu, pēc tam jau, kad attīstās placenta, tad placenta ir tā, kas izdala.
Un placenta, un tāpēc es varbūt arī noslēgumā teikšu, ka varbūt ka ir vērts, es nesaku, ka tas obligāti jādara, bet ir arī mammas, kas to placentu saglabā, viņi pārstrādā, piemēram, pulverīti, pēc tam, kad ir kādas, pieņemsim, premenopauzes laiks, tad viņi lieto hormonu balansam. Arī tā var, es nesaku, ka tas noteikti jādara, bet principā tur ir ļoti, ļoti daudz vērtīgas vielas. Tad kas vēl tāds? Placenta, tad šī ir tā daļa, kas stiprinās mammai pie dzemdes, un tāda jau viņa ir grūtniecības, tik liela apmēram viņa ir jau grūtniecības jau beigu posmā, bet sākumā, protams, daudz mazāk, bet kas ir tāds būtiski, tad šeit pienāk mammas visi asinsvadiņi. Un daudz dzemde ir ļoti labi apasiņota, tā kā tur pienāk daudz asinsvadiņi. Un no otras puses savukārt ir bērniņa, tātad ir nabas saite, un šeit no otras puses pienāk bērniņa. Asinis un asinsvadi. Un tās asinis nekad nesajaucās. Jūs jau zināt, ka varbūt, piemēram, nereti tā ir, ka mammai ir viena asins grupa, bērnam ir otra asins grupa, bet šīs asinis nesajaucās, bet no vienas puses pienāk bērniņa asins, no otras puses mammas asins, un viņi tiek atdotas tā kā visas vērtīgās vielas, mamma atdod bebītim, un otrādi savas nevajadzīgās vielas bērns atkal atdod un izvedās caur mammas nierēm, aknām, tātad visas nevajadzīgās vielas ārā. Un tātad nepārtraukti notiek šī gan vielu apmaiņa, gan arī, protams, skābeklis. Arī skābeklis katru reizi, kad mēs ieelpojam, arī skābeklītes iziet cauri visiem šiem asinsvadiem, nonāk līdz bērnam. Un īstenībā es to piedzīvoju, arī, piemēram, dzemdībās esot, ka tas notiek visnotaļ ātri. Piemēram, kaut kādā brīdī, ja bērniņš, piemēram, tur sapinies nabas saitē, un tad liekas, ka viņam tā sirstiņa kļūst drusciņi lēnāka, un tad mēs varam mammutu dot bebītim skābekli, un viņa tā dziļi un spēcīgi jāelpo, un uzreiz momentāli bērnam sirstoņi super labi. Tā kā tas būtībā visu laiku un ļoti strauji notiek šī skābekļa nodošana no mammas ķermeņa bērnam. Tā kā tieši tā, jūs mierīgi pastaigājaties, tas ir tas, kas ļoti, ļoti, ļoti svarīgs, lai jūs to nododat. Un kas vēl ir tāda būtiska, ļoti svarīga arī placentai ir aizsarga funkcija, ka ja jūs esat dzirdējuši, būtu placentārā barjēra, kad lielākā daļa baktēriju, piemēram, vīrusu, nemaz neiet cauri placentārai barjērai. Tāpēc mammai ir ļoti, ļoti jāsatraucās, ja viņa, piemēram, nezinu, tur parasti jau kaut kādu grūtniecības laikā mēs ar kaut kādu vīrusiņu vai kaut ko tādu paslimojam, līdz bērnam tas ir diezgan liela varbūtība nemaz nenokļūst. Tajā brīdī, ka jau strādā placenta, ir atsevišķi, bet ļoti reti, teiksim, tie vīrusi, vai baktērijas, kas iziet arī caur šai barjērai. Bet lielākā daļa nē, tā kā mums tur jāsatraucās ļoti nav. Protams, ka ir vislabāk, ka mēs stiprinam imunitāti un visi vīrusi un baktērijas ir tālu no mums, bet ja kādreiz ir kaut kas tāds gadās, tad satraukties nevajag. Tas, kas vienīgi būtu jāstāsta, ja, piemēram, mammai ir augsta temperatūra, tad gan bērniņam var kļūt karsti, tad, protams, mēs lietojam kaut kādus temperatūru pazemināšos medikamentus, visbiežāk paracetamolu. Bet es ceru, ka jums tas vispār nebūs un nedraud, bet tāda šī placentārā barjēra strādā ļoti labi, un arī dažādas sliktās vielas viņi arī bieži nelaiž cauri. Protams, ir arī ko laiž, un tāpēc, piemēram, medikamentiem ir ļoti uzmanīgi un ir jāstāsta, ko vispār var lietot. Jūs noteikti arī zināt, ko drīkst lietot grūtniecības laikā, ko nē, jo ir medikamenti, kas arī iet cauri placentārai barjērai un tā attiecīgi nokļūst līdz bebītim. Un tad ir jāizsver, kas ir svarīgāk, vai šis risks nokļūst līdz bebītim, vai tomēr mammai viņas ir vajadzīgs. Bet citreiz arī vajadzīgs, bet lielāko daļu, kā jūs minēju, šīs visas nevajadzīgās sliktās vielas līdz bebītim nemaz nenokļūst. Un tā kā tā asins apmaiņa notiek visu laiku, man šajā tik labi nevar redzēt, bet ir tāds ļoti skaists bildīts, ko varat pastīties, kā izskatās šķērsgriezumā tā placenta, tādā jau tīri, jau šūnu līmenī, kāda tur brīnišķīgi notiek šī apmaiņa. Tad uz grūtniecības jau beigu posmu placenta sver kaut kādus 600 gramus apmēram. Tā kā diezgan tāds smags objekts.
Nu jā, un tad ir nabas saite, un nabas saite ir tāda, kas apmēram kaut kādu 60 centimetrus ir grūtniecības beigās, bet tur var būt arī ļoti dažādi. Viņu citreiz arī man bijuši nabas saites ap metru, un ir nabas saites, kas ir īsākas. Un tas arī tādas, kādas viņas ir, tādas ir ļoti labi. Un citreiz arī mammas uztraucās, ka bebītis var sapīties tais nabas saitē. Viņš to var izdarīt, bet tikai tad, ja viņa ir tiešām gara, un tad arī visbiežāk viņam vispār nav problēmas arī dzimt, jo, ka bebītis jau ar visu centi nāks uz leju, tad būtībā arī placenta nāk līdzi. Bet, ja sonogrāfijā, piemēram, ir arī rakstīts, ka nabas saite ir kakla rajonā, tas citreiz arī šādi ir, ka viņa vienkārši ir pie kakla, bet tas nebūtu nenozīmē, ka obligāti viņa ir ap kaklu bebīti. Bet kas arī tā svarīgi, ka placenta ir tāda struktūra, tāda želēveida viela apkārt. Tagad tur ir 3 asinsvadi, kas ir no bebīša, tātad gan iet prom no bebīša, gan visas vērtīgās vielas aiziet uz bebīti. Bet kas ir tāds svarīgi, ka tur apkārt ir tāda želēveida viela, ka būtībā viņu nemaz tik viegli saspiest nevar. Un, jo zināt, ka ja kādiem jau ir bērni, esat griezuši to nabas saiti, viņi ir diezgan stingri, viņi nemaz tik viegli nav pēc tam pārties, ka jau mazais ir piedzimis. Un viņi ir tieši tāda, lai viņu tik viegli nemaz nevarētu nospiest. Jo kādreiz arī mazais ar viņu var rotaļāties, bet tad viņš jau vienā brīdī sajūt, ne, tomēr nav ļoti laikam forši, un viņa atlaiž. Nu jā, viņa var kaut kurā brīdī kaut kur piespiesties, bet tas arī netraucē šai visai vielu un skābekļa apmaiņai. Nu jā, un tad, kad mazais dzims, jā, arī tajā brīdī visu laiku notiek šī pati skābekļa un vielu apmaiņa. Un būtībā tikai tajā brīdī, kad jau sāk placenta atdalīties, tad šī apmaiņa tiek pārtraukta, bet tad jau bērniņš arī skābeklīti saņem jau elpojot pats. Jā, tātad, ko es vēl nepastāstīju par šo placentu, ka placenta tātad ir tā, kas arī, kā es minēju, ka visu dzemdību laiku viņa arī nodrošina bebītim visu skābekļa un vielu apmaiņu. Un tajā brīdī, kad mazulīts jau dzimst, viņš tur lēnām virzās uz leju, tad arī pēc tam placenta tieši tāpatās pēc tam drusciņi tā kā padodās uz leju, jo tas ļoti svarīgi, lai arī, ja tā nabas saite ir drusciņi kaut kurā brīdī stingrāk, mierīgi mazulīts var piedzimt. Un tātad es varbūt vēl pieskāršos par tiem pašiem augļūdeņiem. Tad augļūdeņi arī ir ļoti būtiski, lai mazulīts varētu augt, lai mazulīts varētu kustēties, lai mazulīts varētu arī starp citu trenēties gan rīta, un ko bērniņš arī dara, viņš tos augļūdeņus dzer un čurā. To citreiz arī skatās sonogrāfijā, ja lielākā laikā, tad var redzēt, ka viņam, piemēram, ir urīna pūslīts ir pilns vai atkal iztukšojies, un viņš to dara nemitīgi. Un viņš arī trenējās, turpatās arī viņš nekad neelpo vēl esot ūdeņos, bet viņš arī trenējās šīs elpošanas kustības. Un kā es minēju, šie augļūdeņi arī visu laiku atjaunojas. Un viņi arī ir sterīli, un viņos normāli nekādas ne baktērijas, nekas nedzīvo. Un savukārt, tad, kā jūs minējat, tad bērns čurā un dzer, bet kakāt gan viņš nekakā. To jūs droši vien arī zināt, ka viņam šīs bērnas ir pilnas, bet viņas iztukšojās jau tikai tad, kad mazais ir piedzimis. Ja ir kaut kādi iemesli, kāpēc varbūt bebītim ir kaut kāds diskomforts kaut kurā brīdī bijis, tad tas turbūt dzirdējuši, ka mazlīts arī var pakakāt, un tad ir tā zaļā kaka, tad ir arī augļūdeņos. Un tas notiek ļoti reti, bet kādreiz arī mēdz notikt visbiežāk arī tad, kad ja bērniņš, piemēram, jau ir 40 pie 2 nedēļām, tad arī viņam šie zarnu trakts jau ir vienkārši pilns. Bet jā, tad, ja mēs runājam par to, kā dzemdības sākās, tad tās dzemdības, kā jūs varbūt, man liekas, mēs jau to kādu citu reizi runājam, tad tur ir ļoti daudz faktori, kas to nosaka. Un viens tas ir mammas hormoni, otrs ir bērna hormoni, trešais ir, kā bērniņš ar savu galviņu spiež uz mammas dzemdas kakliņu, un tas lēnām sāk darboties. Bet ir kaut kādi atsevišķi gadījumi, kad kaut kā tās kontrakcijas uzreiz nenostrādā un
plīst augļūdeņi. Tātad dzemdības var sākties divos veidos. Visbiežāk viņas sākās ar kontrakcijām, kad dzemdības sāk savilkties un atkal atlaist, tādā skaistā ritmā. Bet ir kādreiz arī gadījumi, kad dzemdības sākās ar augļūdeņu noplūšanu. Principā daudz mierīgāk, kad dzemdības sākās ar kontrakcijām, jo tad vispār nav jāsatraucās, tur nav nekāds laika limits, cik ilgas tās kontrakcijas, tur tā iešūpošanās laiks var būt. Savukārt, ja noplūst šie augļūdeņi, tad būtībā kaut kā 24 stundu laikā tomēr tam bebukam būtu jādzimst. Bet tātad, ja jums dzemdības sākās ar augļūdeņu noplūšanu, un tā reizēm notiek, un tur noteikti, ka uzreiz es saku, ka tas nenotiek tā kā filmās rāda, citreiz, nezinu, kad sabiedriskā vietā nolīst tur litrs augļūdeņu un viss tur panikā kaut kur skrien. Ja dzemdības sāks ar augļūdeņu noplūšanu, visbiežāk notiek tā, ka mierīgi mājās, pamostos, panāktējos labierīcībām, pēkšņi pankš un sajūta kaut kas slapšs. Un kā vispār saprast, ka tie ir augļūdeņi? Citreiz tas ir viennozīmīgi, jo tāds liels pukšķis un tā kā pakš, un tu redzi un sajūti, ka tur riktīgi daudz ūdens parādās, ja izlīst, un augļūdeņiem ir tāda īpatnēja smarša. Ja kāds ir to, viņi drusku tā kā pēc spermas, kad jūs vienreiz augļūdeņu smaršu sajutuši, tad jūs viennozīmīgi tā atpazīsiet. Bet tad varbūt, ka šie augļūdeņi plīst tā diezgan uzreiz, un mēs jūtam viennozīmīgi tie ir augļūdeņi, bet citreiz viņi arī var plīst tā kā pa maliņu, un laterāli, un tad tas var būt pavisam nedaudz, ka mums tur kaut kas sūcās. Bet ļoti viegli arī ir sajaukt augļūdeņus vienkārši ar izdalījumiem. Un ja man nereti ir bijis tādi gadījumi, ka man mamma grūtniecības beigās zvan un saka, man liekas, ka man tur augļūdeņi tek. Es saku, kā tev tas izpaužās? Man tur bikstītes drusciņi mitras. Nē, tad tie noteikti nav augļūdeņi. Tie ir visdrīzāk šie izdalījumi, kas arī grūtniecības laikā var būt diezgan daudz. Arī estrogēns mūsu asinīs ir augsts. Un arī šie izdalījumi, arī tas gļotu korķis, kas jūs zināt, ir dzemdas kakliņam priekšā, viņš pa bišķiem arī noārdās, un vēl vairāk viņš arī izdalās visbiežāk jau pirms dzemdībām, jau dzemdību iešūpošanās laikā. Un tas arī var dot to mitrumu sajūtu. Bet, ja gribās zināt, vai tiešām tie ir augļūdeņi, kas mums tur pa brīžam nedaudz sūcās, tad mēs varam ielikt kādu ieliktnīti biksīties un skatīties, viņš tiešām visu laiku paliek tāds diezgan būtiski mitrs, tad mēs varam domāt, ka tiešām tie ir augļūdeņi. Un arī jebkuri, uz stacionāru var aizbraukt un arī pārliecināties, ir speciāli testiņi, var arī nopirkt aptiekā, bet viņi diezgan dārgi, kas arī nosaka, vai ir augļūdeņi vai nav augļūdeņi. Augļūdeņu tests. Un augļūdeņiem arī ir pH līmenis pilnīgi citādāks nekā normāliem izslēmiem. Normāli tur ir skāba vide, augļūdeņiem tā nav skāba vide. Tad, ko tad darīt, ja tie augļūdeņi tomēr, ja secinām, ka tie tomēr ir augļūdeņi, kas mums tek? Ja, protams, ja iznēsāt grūtniecība, tad vispār stresa nekāda nav. Ja, protams, tas ir jau laiciņš vēl līdz, kamēr bebīts iznēsās, tad, protams, tas ir tā gan akūta situācija, kad arī jābrauc uz stacionāru, jāstāsta, kas notiek un ko darīt. Bet tātad, kāpēc uztraucās, ka tek šie augļūdeņi? Principā lielākais tā var nosacīt risks ir infekcija risks. Ja normāli, kā es minēju, tur augļūdeņi ir slēgti, tur bebīts tur peld un nekas līdz viņam nokļūt nevar. Ja šie augļūdeņi plīsuši, ja augļūdeņi tek, tur attiecīgi šie vārtiņi ir vaļā. Un tur teoretiski par makstu uz augšu var uzkāpt kaut kāda infekcija. Un tāpēc ja mums pat dzemdības sākās ar augļūdeņu noplūšanu, tad tas ir tas, ko rūpīgi jāstāsta, lai mēs nekādi neveicinātu kaut kādas infekciju nokļūšanu līdz mazulītim. Un pats pirmais, ar ko mēs skatāmies, ja mums augļūdeņi ir plīsuši, kādā viņi ir krāsā. Viņi parasti ir tādi gaiši, caurspīdīgi, varbūt drusciņi rozīgi, tas arī normāli. Un viņiem nevajadzētu būt tādiem vai riktīgi sarkaniem, bet tāda arī gandrīz nekad nav, vai arī zaļiem. Protams, nenozīmē, ka uzreiz mazulītim kaut kas ne tā, bet tas tomēr būtu tā situācija, kad ir vērts arī pačakot, kā mazulītis jūtas.
Un, nu jā, un tad, ja šie augļūdeņi tek, tad ko mums vajadzētu darīt? Pirmām kārtām jau arī tas, teiksim, visbiežāk kā ir naktī, tad mēģināt arī gulēt. Un nemēģināt kaut kur lēkāt skraidīt, jo tad, kad šie augļi, tas jau būs vēlāk, kad jau arī, jebkurā gadījumā, ja jūs dzemdējat un tas augļūdeņi vēl ir veseli, tad tajā brīdī, kad viņi plīst, tad mazais diezgan strauji virzās uz leju. Un tad ir svarīgi, lai viņš tā lēnām mierīgi iestājās pareizi, tāpēc ir svarīgi nelēkāt, lai viņš neiestātos kaut kā asinklītiski. Tāpēc vislabākais ir, ka mēs mierīgi atguļamies un ļaujam arī tam mazulītim iekārtoties vislabākajā pauzā. Nekur neskrienam, neko nestresojam, lai gan tā ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt, vienkārši mēģinām pagulēt. Nu jā, un pēc manas pieredzes tomēr tieši ja dzemdības sāks ar augļūdeņu noplošanu, tad tas ir mammai kaut kā lielāks stress nekā, ja tur mierīgi tās pašas kontrakcijas. Bet tad jums ir iespēja, jūs varat uzvanīt, lai, piemēram, vai nu paklausīties mazo, vai lai atbrauc vecmāte paklausās, un visi var mierīgi gulēt tālāk. Tajā brīdī, ka augļūdeņi tek, protams, ka arī augļūdeņos ir daudz dažādas aktīvas vielas, viņas visbiežāk sāk arī iedarboties uz dzemdes kakliņu, un dzemdes kakliņš arī sāk reaģēt. Un visbiežāk nepaiet ne pāris stundas, kad jau sākās arī kontrakcijas. Citreiz viņas jau uzreiz sākās. Un visbiežāk arī 90% gadījumu arī 12 stundu laikā arī sākās regulāras kontrakcijas. Ja atkarībā ar, pirms, kur jūs dzemdēsiet, ja, piemēram, paiet 12 stundas, paiet 24 stundas un nekas nenotiek, tad, protams, tas ir tā situācija, ka vajadzētu griezties arī kaut kur pēc medicīniskās, nevar teikt, pat palīdzības, bet vienkārši, lai pačekotu, un visdrīzāk tad arī piedāvās profilaktiski ievadīt antibiotikas un varbūt arī veicināt, lai tas mazulīts arī dzimtu. Bet būtībā visbiežāk arī pašas dzemdības sākās šādās situācijās un smuki aiziet uz priekšu. Bet tātad, ko vajadzētu darīt un ko nevajadzētu darīt? Ja mums šie augļūdeņi tek, tad vajadzētu mierīgi vēl atpūsties, pagulēt un arī dzert. Jo, kā es minēju, šie augļūdeņi visu laiku atjaunojās. Un tad arī to jūs arī, ja jums, teiksim, būs, ja tekoši augļūdeņi, tad jūs redzēsiet, ka visu laiku viņi kā ik pa brīdim atkal patek. Līdz kamēr bebīts jau ir tik zemu, ka viņš tā kā korķīts aizstājās jau priekšā, un tev vairs tālāk šie augļūdeņi netek. Bet būtībā viņi visu laiku atjaunojas. Un tā, ka bērniņš ir pilnīgā sausumā, tā būtībā nevienā brīdī nav, jo viņam šie augļūdeņi vēl aizvien turpatās ir. Un, nu jā, un tā kā viņam, man kādreiz, tas gan bija laikam ne mamma, bet tētis prasīja, kā tas ir, ja tie augļūdeņi nokļūst, kā tad bērniņš var elpot? Bet jūs atceraties, ka bērns jau nav zivs. Viņš tātad elpo un tāpatās caur nabasaitu, viņš tāpatās saņem visu skābeklīt līdz visu laiku, arī vienalga, neskatoties uz augļūdeņiem. Nu jā, un tātad tu vajadzētu dzert, vispār ļoti labi jūs kaut ko varat dzert, kas ir imunitāte stiprinoši, kaut ko varbūt ar C vitamīnu. Un otrs, ko nevajadzētu darīt, neko tādu, kas tā kā veicinātu infekcijas virzību caur makšķu uz augšu. Līdz ar to citādi es saku supermama, pat ļoti labi, ja jūs, teiksim, paši mēģināt sev sataustīt atvērumu, vai kur tas bebis ir, tā kā augļūdeņi nav kontrakcijas, tad lūdzu to nedarīt, nemēģināt sataustīt. Tad arī vannā, līdz kamēr sākās regulāras kontrakcijas, labāk neiet, jo tomēr arī tas var veicināt kaut kādu šos infekciju risku. Arī mīlēties nevajadzētu, bet tas jau laikam tajā brīdī droši vien, kā saka, lai gan tas arī īstenībā, jūs jau zinat arī, ka tuvība arī ir tā, kas reāli veicina kontrakcijas, reāli var veicināt, tad jau, ja bebis gatavs, māma gatava, tad māmas ķermenis gatavs un grūtniecība iznēsāt, ka tas var veicināt un ļoti bieži, teiksim, arī tas veicina oksitocīnu iztēli un tālāk dzemdības, bet, protams, ka šādā situācijā mēs to nedarām. Un, nu jā, un mieri, un, protams, ja jūs tur liekat ieliktnīšu visdrīzāk, varbūt pamperbiks, ja tā vairāk tak, tad noteikti viņus mainat arī regulāri. Un tas jau ir kā pats par sevi, un vēl pats par sevi, protams, bet vēlreiz atgādina, ka, teiksim, ja mēs apslaukamies arī tā kā uz aizmuguri, lai arī no taisnās sanas nekāda infekcija nevarētu ienest līdz mazulītim.
Nu jā, tas ir kā tāds vienkāršs pašsaprotams lietas, jā, bet to ir vērts tā kā atcerēties. Tā kā dzeram, mēģinam izvairīties no jebkāda infekcijas, atpūšamies, vairojam oksitocīnu, darām kaut kādas jaukas lietas, vienalga. Cepam kūkas, ēdam, un es noteikti arī vajag kaut ko garšīgu paēst. Varbūt kaut ko krāsot, varbūt varat kaut ko tādu darīt. Varbūt, man te tūlīt sāksies kontrakcijas, ko tad lai tagad dara, bet tā viena meitene tur relax un darīt kaut ko tādu jauku. Pastaigāties noteikti. Arī pašā sākumā varbūt uzreiz ne, bet pēc tam noteikti ir vērts ir pastaigāties, vērts ir kaut ko darīt, kaut ko tādu, kas mums varētu endorfīnus un oksitocīnu celt mūsu asinīs. Varbūt kādu jauku filmu nostīties vai kaut ko tādu. Un gaidīt, kad mums sāksies arī regulāras kontrakcijas. Nu jā, un vienīgais vēl ir viena tāda izņēmuma gadījums, ja gadījumā jums šis beta-hemolītiskais streptokoks, kaut kā grūtniecības klādā 37. nedēļā paskatās, ja viņš ir pozitīvs, tad gan tā ir situācija, ka tomēr vajadzētu kaut kur parādīties, lai jums ievada profilaktiski antibiotikas, un tad pēc tam jūs varat tālāk tāpat mierīgi darboties. Nav obligāti, ka tāpēc uzreiz vajadzētu dzemdības momentāli ierosināt, bet tomēr tātad ir tas risks, ka, ja tas streptokoks tur dzīvo, ka viņš varētu kaut kur uzkāpt. Bet arī tāds varbūt bišķi retorisks jautājums, bet kā jums šķiet, varbūt bišķi provokaties, kur ir lielāks infekcija risks, vai mājās, vai stacionārā? Jā, tieši tā, tāpēc arī nevajag uzreiz, kā jums tā augļodēm, momentā kaut kur skriet, kaut ko darīt, jo savās mājās pie savām baktērijām jau arī mazais ir pieredze, un būtībā jūs tagad mierīgi, kamēr esat mājās, kamēr īstenībā, zinat, kas būtiski palielina šo infekcijas risku, tad ir kāds vagināls skatās, jo pat ja tie cimdi ir sterīli, tad tā maksts jau nav sterīli, līdz ar to var kaut kādu infekciju uznest uz augšu, tāpēc, piemēram, mēs arī to pamatā mēģinām vispār nedarīt, lai šo infekciju risku kaut kādu nepalielinātu. Bet mierīgi gaidām, kad tur tiešām sāksies kontrakcijas. Nu jā, un tad, kad jau sākās aktīvas kontrakcijas, tad jau ir tas, ko mēs jau citas reizes esam runājuši, varam mierīgi arī tālāk ļauties pārelpot, elpot un mazliet virzās uz priekšu. Jā, un zinat, varbūt arī tas bija par šo, ja dzemdības sākās ar augļūdeni nopūšanu, es izstāstīšu visu, bet mēs varat pajautāt, varbūt jūs vēl par šo ir kaut kādi jautājumi, bet tā arī nav nekāda stresaina situācija, mēs mierīgi gaidām, kad sāksies kontrakcijas, mēģinām sevi izklaidēt, kā nu varam, mēģinām sev adrenalīnu mazināt, kā nu varam, un gaidīt, jo zinām, ka nu jau tas gan ir rādītājs, ka bebis tomēr tuvāko dienu laikā būs klāt. Jā, bet ja jūs varat ar savu mazo sarunāt, labāk sarunājot, lai tie augļodeņi plīst pašās beigās, jo kāpēc tas ir forši? Tāpēc, ka jums nav jāsatraucās par tām stundām, cik stundās mazliet jādzims, un otrs, arī tas augļodens pūslis, viņš arī ir tā kā amortizators, un būtībā arī gan mammai ir patīkamāk, gan bebītim, ka nevis bebīts ar savu galviņu jums spiež uz dzemdas kakliņu, bet šeit ir augļodens pūslis, kas tātad spiež šo dzemdas kakliņu, un tas ir būtībā, jā, mazāks, ja tā var izteikties, diskomforts gan bērnam, gan mammītei. Un tāds nosacīt ideālais scenārijs ir tad, kad jau mazais jau virzās uz priekšu, un ka viņš jau tūlītās dzimst, citreiz jau pat dzimstot, viņš pārplēš šos augļūdeņus, un tad arī piedzimst. Jūs varbūt arī esat dzirdējuši, ka viens no dzemdību stimulācijas veidiem ir arī augļūdeņu atvēršana. Nezinu, vai nesat, bet tas būtībā arī tā, ka tajā brīdī, kad atver augļūdeņus, tad visbiežāk arī gan mazais pavirzās lejā, viņš vairāk sāk spiež uz dzemdas kakliņu, un arī, protams, šīs kontrakcijas kļūst intensīvākas. Un ir tāda situācijas, ka varbūt tas ir arī tā kā ok, bet būtībā lielākoties tas nav nepieciešams. Jo, kamēr šie augļūdeņi ir veseli, mazam ir daudz lielākas rotācijas iespējas. Viņš var daudz labāk arī ērtāk rotēt, ja viņš ir kaut kādu drusciņu slīpi iestājies, viņš jau var ērti pagriezties, viņš var ērti iekārtoties vislabākā pozīcijā priekš dzimšanas. Ja šie augļūdeņi nav, viņam šis rotācijas iespējas ir daudzkārt mazākas, ja viņš tā kā tiek jau piespiests pie dzemdas kakliņa.
Un tāpēc bez vajadzības to noteikti nedaram. Bet ļaujam, lai tās plīst augļūdeņi īstajā laikā. Un īstenībā man ir bijuši neviena tāda dzemdības, ka viņi pat plīst īstenībā tajā brīdī, ka jau mazlīša galviņa dzimst. Vai pat vispār citreiz jau bebītes piedzimst, un tad tikai tie gan ir ļoti reti gadījumi. Es varbūt dzirdējuši, ka tā saucamā dzimst laimes krekliņā, ka bērns piedzimst ar visiem augļu palkiem, viņš iznāk ārā, un tad gan, protams, ja tas ir ūdenī, tad tas tur nav steigas, bet ja tas ir uz sausums, protams, ka viņam tad ātri ir jānoņem no seiņas nost šie augļu palki, lai viņš var ieelpot. Bet ūdenī, kā viņš tā izpeld un aizpeld, un viņi vienalga saplīst, un viņš tur mierīgi var arī tālāk peldēt un darboties. Tas bija par šiem augļūdeņiem. Tā kā šie augļūdeņi arī ļoti vajadzīgi un vērtīgi, lai bebītes varētu ērti tur darboties. Un vēl interesanti, ka augļūdeņi, kā bērns tur tad mammas puncī dzīvo ūdeņos un peld. Un jau citu arī tieši dēļ augļūdeņiem viņš tur mierīgi var arī šādi. Jūs zināt, ka viņš grūtniecības beigās ir ar galviņu uz leju. Tā jau liktos, cik viņam ir ērti tā ar galviņu uz leju. Bet tāpēc, ka viņam ir šie ūdeņi, ka viņam tur nav tāda gravitācija, viņš var tur ļoti ērti un labi arī peldēt un iekārtoties šādi. Bet jūs zināt, kas notiek, piemēram, ja mēs esam ilgstoši ūdeņi. Pamēģināt, piemēram, mēs pagājušajā runājām tieši par ūdens dzemdībām, cik ilgi var ūdenī. Tas ir pamēģināt, piemēram, 5 stundas pasēdēt basēnā vai vannā. Jūsu rokas kāds paliks visas tādas krunkainas, un ādiņa izmirks. Un, lai bērniņam tas nebūtu, bērna āda mammas puncī ir klāta ar verniks, kas jau varbūt esat dzirdējuši, tāda speciāla ziedi, viņš viss ir tā kā ieeļots, lai viņam šī ādiņa neizmirktu. Un tā ziedīte lēnām uzsūcās, un jau, ja bērniņš dzimst kaut kādās 3-9 nedēļās, tad viņam vēl visur uz muguriņas, visbiežāk visur tā ziedīte vēl ir. Ja viņš dzimst jau pilnās 40 nedēļās, tad viņam vēl ir viņa ziedīte, bet vairāk krociņās, tas ir šeit padusīties, cirksnīšos, bet visur uz muguriņas vairs nav. Un ja bērns dzimst kaut kādās 41-42 nedēļās, tad visbiežāk viņam vairs vispār mēs šo balto ziedīti neredzam. Tā kā tas ir arī tāds simptoms, pēc kur mēs rādītājs, pēc kur mēs arī zinām, cik bērniņš ir ātrāk vai vēlāk piedzimis, bet citreiz arī tā, ka bērniņš kā pēc aprēķiniem viņam vajadzētu būt jau gandrīz 40 nedēļām, bet viņš piedzimst viss ar vēl balto ziedīti. Tas nozīmē, ka tas viņam bija svarīgi šo laiciņu ar mammas puncī vēl pabūt. Un tā ziedīte ir arī ļoti, ļoti laba vērtīga, un viņu nevajag mazgāt, viņu nevajag tīrīt nost, viņa uzsūksies. Un viņa, tas bija varbūt tā kā anekdote, bet tas tur vienās dzemdībās, viena vecmāmiņa, tas ir bērna sanāk, vecmāmiņa bija šo ziedīti, arī kaut kur bija viņai uz rokas, viņa bija sev uz sejas, vai es saku, tik labs pretgrumbu krēms. Viņš tiešām ļoti labi iesaucās un ļoti vērtīgs. Bet mēs viņu atstājam bērnam, lai bērniņš pats var viņam ar ādiņā iesaukties. Tā kā, ko es vēl neizstāstīju par mazo, kas notiek, ka mazais dzimst. Tad mazais dzimst, un viņš visu laiku, kā es minēju, ir savienots ar nabas saiti un placentu. Tad, kad mazais ir brīnišķīgi piedzimis, viņš nonāk jau šajā pusē mammas puncim, viņš visdrīzāk ir uz mammas punča, bet nabas saite vēl ir savienota ar placentu. Un viņa sākumā arī vienmēr pulsē. Viņa ir apmēram tāda, kā šim manam modelītim, ja uzliek rokas, var ļoti labs pirkstus virsot, var ļoti labi sajust pulsāciju. Ka vēl saņem mazais šo asinis skābeklīti no mammas. Un citreiz ir kaut kādas situācijas, ka, piemēram, bebīts uzreiz super labi nejūtās, viņam vajag kaut kādu drusciņu palīdzību, tad arī īstenībā tieši tajās situācijās visbiežāk ilgāk arī šī nabasaita pulsē, un bērns vēl saņem arī no mammas šo gan skābeklīti, gan visu pārējo. Un tajā brīdī, kad mazais, piemēram, ja viņš piedzimst ūdenī, savukārt, tad tur vispār nav stresa, tad viņš vēl aizvien nemaz neelpo, tieši tāpatās saņem vēl caur mammu visu šo skābeklīti. Un tad, kad viņš ir ārā, viņš jau sāk ieelpot un sāk lēnām arī šī nabas saite saplakt. Un tad, kad viņiem ir saplakos, viņi izskatās tā kā man šīs striķīši
attiecīgi vispār jau tādi balti un uzliek rokas, mēs šo pulsāciju arī nejūtam. Bet ir svarīgi šo nabasaiti ļoti strauji nenoklemēt, un tas lielākoties arī nav vajadzīgs. Un, ja pat, es jau teicu, pat ja mazliet vajag kādu palīdzību, to vislabāk ir darīt arī tad, kad viņš vēl ir savienots ar šo. Bet tātad, jo apmēram 3/3 daļa bērna asiņu ir placentā. Ja mēs ļoti strauji pārgriezīsim, tad bērnam var būt anēmija. Nu jā, tā kā, lai viņš saņem, cik viņam vajag, un tad, kad viņš ir saņēmis, tad, protams, mēs tad arī visdrīzāk jums piedāvās noklemēt un pārgriezt šo nabasaiti, vai to pārgriezīs tētis, vai mamma, vai vecmāte, ar to jūs paši varat vienoties. Visbiežāk tētis piesakās ar šo darbiņu, bet atkarībā arī no situācijas. Bet jā, tā kā tas ir tāds, ko mierīgi tētis var darīt. Mājdzemdībās visbiežāk mēs darām tā, ka mēs arī uz placentu un pēc tam tikai noklemējam, pārgriežam nabasaiti. Bet tad vēl tajā brīdī, kad mazais piedzima, dzemdes tilpums strauji samazinās. Un placenta sāka pēc kāda laiciņa atdalīties no dzemdes sieniņas. Un viņi var vai no maliņas, vai no vidiņa atdalīties. Un tas ir tas, kā to varēs sajust, tad arī visbiežāk bērni ieraudās, kā mēs svejamies atvadās no placentas, bet arī tas, ka mamma to visbiežāk mamma to pat nepiefiksē, bet to skatīsies, tur noteikti vecmāte, tad drusciņi patek asintiņas, jo tajā brīdī, jo atcerieties, ka šeit ir daudz asinsvadi. Un tajā brīdī, ja viņi kaut kur sāk atdalīties, protams, šie asinsvadi ir vaļā. Un tāpēc ir tas par ko parasti mammas jau zina, bet reizēm liekas, ko tu man te piesiedies, es te bērnu piedzemdēju, ko tu vēl te gribi, ka ir vēl pēdējais darbiņš, kas paliek mammai, tas ir piedzemdēt placentu. Tā placenta sāk atdalīties, viņa atdalās citreiz jau gandrīz uzreiz pēc mazulīša, bet normāli viņa kaut kādā pēc 10 minūtēm līdz pusstundai pēc mazulīša, tā kā arī vajadzētu piedzimt placentai. Un tad tur atkal sajūtam, ka drusku tā kā savalkās vēders, un parasti tad jau tā ir vecmāte, kas saka, vai tev nepavilk vēderu, vai tu negribi bišķi paspiest, un tad placenta, viņa principā, tas nav tā kā bērniņš, ka tev tur jāuzspiež, viņa vienkārši tā kā placenīts izveļās arī ārā. Un pēc tam to placentu jūs varat arī izdomāt, ka es gan ļoti iesaku jums vismaz paskatīties uz viņu, viņa ir ļoti skaista, un tad, kad īstenībā, ka placenta piedzimas, viņa tā kā dzimstot parasti izgriežās uz otru pusi, mēs redzēsim šo pusi ar nabasaiti, un tad tā kā tādu skaistu, tādu zaru tādu vai sakņu tādu sistēmu, kur ir visi šie asinsvadiņi skaisti. Un tad jūs varat izdomāt, ko jūs viņu gribat darīt. Viņu var tās pašās medicīniskos atkritumos, protams, atdot, bet arī ir variants, ka jūs no viņas varat taisīt kaut kādas preparācijas, ja jūs to gribat. Jūs var zināt, ko dzīvnieki dara ar placentām? Apēd, jā, viņi visi apēd. Jo tur ir ļoti daudz vērtīgas vielas. Cilvēkiem tā nevajag obligāti darīt, bet tas ir tas, ko var darīt. Var, teiksim, var uztaisīt ja jums, piemēram, ir mājās tāda krāstiņa, kur dažādus augļus var izžāvēt, tad var teoretiski arī placentu. Bet var tikpat labi arī šur un tur pasūtīt to, kad uztais no placentas pulverīti, un pēc tam to pulverīti var izmantot visam kam. Piemēram, bet tas nav no cilvēka, bet visbiežāk kā cūku placents, ir ļoti dārgi, ļoti labi placentas krēmi. Jūs varat sev pašas uztaisīt placentas krēmas. Jūs varat viņas arī, es tāpēc arī pēc pēdējā bērniņa savu jaunākā uztaisīju ar šos placentas preparāts. Es to pulverīt kādas pāris reizes izmantoju. Tā kā tur bērnam bija kaut kāda alerģija, viņa atjauca pienu un iedeva. Es nezinu, vai tas bija placebo efekts vai tiešām nostrādāja, bet viņam tā alerģija pazuda. Tā kā man īstenībā vēl tagad kaut kur, man liekas, mājās skapītīs tā šis placentas pulverīts. Bet jā, tā kā es nesaku, ka to obligāti vajag darīt, bet ja gribās varat to izdarīt un izmantot viņu. Es saku, esot ļoti labs arī tos. Arī neesmu izmēģinājis, bet īstenībā tāds runājot, to jums, domāju, varbūt jāizmēģina. Arī premenopauzes laikā viņš ļoti labs, ka varot izmantot, jo tur arī, kā es minēju, ir progesterons
vēl šis un tas vērtīgs. Protams, izņemot, ja ir kaut kāda infekcija, tad, protams, nevajadzētu neko ar to placentu darīt, bet vienkārši viņu, kā saka, norakstīt. Vēl ko var darīt, starp citu, ja jūs gribat un varat, tad, ja jums, piemēram, ir dārs, jūs varat ar to placentu vienkārši aprakt tur zem ozola, zem liepas, zem rozēm. Man, starp citu, ir mammas, kas ir radušas savus placentus, kuras saka, man viņas nevajag, un es esmu dārzā zem rozēm, esmu diezgan daudz parakus un ļoti labi rozes aug. Galvenais, kas ir pats svarīgākais, ja jūs ko tādu darat, tas ļoti jauki forši, neiejaukt tur kaut kādu mājticību, jo tur apmēram kā tur tas koks tur augsts, kā tur bērns, nē, to pilnīgi noliekam malā, bet tādā ziņā, ka vispār izmantot, vai no apraktārcā, tad svarīgi, lai tur suņi nevar izrakt kaut kā tā, vai arī viņi uztaisīt kāds preparāts, to arī var no placentas. Bet ja nē, tad var vienkārši no viņas atvadīties un norakstīt medicīniskos atkritumos. Nu jā, un to placentu, ap citu, nav uzreiz pat jāizdomā, ko ar viņu darīt. Viņu var ielikt saldētavā un pēc tam domāt. Tagad īstenībā ar stacionāru citreiz jautā, vai jums placentu ņemsiet līdzi vai ne. Tā kā to īstenībā ir iespēja, ja gribat. Bet kas man liekas ļoti jauki, tas ir uz viņu vismaz paskatīties, cik viņa ir brīnišķīga un skaista. Varbūt nobildēt, teiksim, ja jums ir meitas, tad vēl meitām liekas varbūt ļoti interesanti. Nu, gan dēliem jau droši vien kā arī. Kā izskatās tā maiņa, kurā bebīts dzīvoja šos visu laiku, visus šos 9 mēnešus. Nu jā, tā kā tas bija laikam īsumā tas, ko es gribēju jums pastāstīt par nabasaitu un placentu. Un vēl varbūt noslēgumā, ja gadījumā bērņiem ir, ka šī nabasaita kādreiz arī ir apkakla, tas arī pilnībā nav nekādas problēmas bērņiem dzimt, bet tad bieži tās kontrakcija ritms ir tāds, kad ir sākumā liekas, nu kāpēc tas kontrakcijas ir tik salīdzinoši retas, bet viņas ir tieši tāpēc, lai bebītis varētu atalpoties starp kontrakcijām, jo tad, ja viņam, piemēram, nabasaita kaut kur bišķi piespiežās, tad tajā kontrakcijas laikā viņam ir drusku mazāk skābeklītes. Starp kontrakcijām viņam ir pilnīgi atpūta, miers un daudz skābeklīšu. Un tad, teiksim, tādas dzemdības, kad ir, man ir bijuši pat, laikam, lielākais 3 reizes bijis nabasaita ap kaklu. Tādās dzemdībās biežāk ir tā, ka tās kontrakcijas ir tādas salīdzinoši retas, un reizēm domāju, nu kāpēc? Bet ir svarīgi tad neiejaukties un to arī sagaidīt, un tad vienā brīdī, kad tas bebis saprot, ka viņš varēs piedzimt, tad viņš sakās ļoti bieži, ļoti straujas, un tas bebis ir ārā, un viss ir super. Nu jā, tā kā tas arī tā kā no manas pieredzes, jo mēs vairāk ļaujam visam notikt tajā ritmā, ko nosaka mamma un bebis, jo arī viss ir vissaucīgāk un vislabāk. Nu jā, tas bija tā īsumā, ko es jums gribēju izstāstīt par šīm tēmām, ka tas ir kaut kas brīnišķīgs un skaists, gan placenta, gan nabasaita, gan, protams, šie augļūdeņi, kuros jūs mazie tur plunčājās viņam un kustās.